Sveiciens! Esmu Burtniekos, Burtnieku kanāls, jā. Nu, tikko ielaidām laivu, brauksim ietestēt maziņās līdeciņas. Ir mais. Neesmu bijis 4 gadus, šis ir 4. gads. 4. gadā es esmu ieradies uz Burtnieku pacopēt līdeciņas. Runā jau, ka tīri, ok, ķerās, nu tad tikai ir jāpārbauda, vai tiešām tāds ir. Cilvēki jau ir daudz, laivas jau ir sastājušās jau rindā, jau gaida, kad varēs ielaisties iekšā. Viss, nu ko, gaidu Jāni, un tad laižam. Kamēr es tur mēģināju runāt, mums laiva tikko aizpeldēja. Jāni, čau! Es nenosargāju laivu aizpeldēju. Gribēju jau vilkt nost botas, zini, kā likt pakaļ, vēl bija metru no krasta, viss cauri ir. Nu labi, gan jau, ka viņi plītās kaut kur atdursies. Šodien sopējam kopā ar Jāni, Jānis Riba. Es nezinu vēl citu cilvēku, ar kuru Burtniekā būtu foršāk patsopēt. Tā kā, nu, pagaidīsim, kamēr laiva kaut kur atdursies pret krastu. Vai arī būs Jāņi. Pasties precīzi, vai ne? Vējš pūš iekšā jau tā kā ezerā. Un galvenais, ka tā laivai nav nekur tendence ne pie viena krasta piesisties, viņa kā peltā peld. Nu, johaidī. Nu, kur šitas var būt tik perfekti? Nu, precīzi pa vidu. Tad, kad tev ar airiem vajadzētu caur niedriem kaut kur izpeldēt vai vēl kaut kā, nekad šitā nesanāktu. Nu, vienkārši perfekti viņa pa kanālu slīd iekšā Burtniekā. Nu, tulītās rekur jau vīriņi iekāp iekšā, palūks slīd, lai piesit klāt pie krasta. Yes, Jānis tika iekšā laiviņā. Tur čaļi mums palīdzēja, tie, kas jau tur pielika klāt. Iekāpa iepriekš pirmie. Nu ko, es lecu iekšā. Jāni, kā noskaņojums? Vēl esmu piekusis no copes. Tu esi piekusis no copes, ja? Vēl joprojām piekusis. Traks var palika, šitā var piekusis no copes. Nu, pats brīnos. Šitas klausies vispār ķerās, vai ne? Ķerās, vai ne? Es domāju, arī ķerās. Nu, cik šodien mēs, kad 10 noķersim? Kopā? Nu, būtu, jā, kopā. Kopā, es domāju, 20. 20, ja? Vai tu tagad stundas laikā? Jā, nav noteikts limits. Labi, braucam iekšā. Mēģināsim noķert to, ko mēs spējam noķert. Jānis saka šeit būšot. Pasties, kas pa seksī tevis apkārt. Nu ko, man jau viss ir sariktēts. Zanderbaitiņš zaļais ar lapiņu virsū. 5 grami sviniņš no Pro X. Viss. Jāni, man pirmais metiens. Tu vēl gatavojies? Es vēl kaut ko. Nu labi, es pēc tam tavā kastē ieskatīšos. Manā kastē? Jā, tavā kastē. Iet līdzi un sit, bet ka... Tā var būt arī lielais asars. Tas varētu būt arī asars, kas bija. Te patās priekšā. Šitā mēdz viņa pavasarī uzturēties. Nezinu, man apakšā tā lapiņa ir, viņa griežās, varbūt tās pa to viņa, zin, uzsit. Viņa ne jau pa to pašu zivi, bet pa to lapiņu bliež. O, cope. Nu, ņem taču. Tās pa copēm tev. Nezinu. Tiešām nezinu. Bet redzēji? Redzēju, jā. Tiešām asars ir. Asars? Lapiņu daudz. Man liekas, ka asars, jā. Tas varētu būt. Redz, man šitien te tā lapiņa. Jā. Pieknibināta klāt, viņa rotē un droši vien pa to arī sit. Rotiņš jāliek. Jāni, rotiņš jāliek. Varbūt tās te lielo 40 var ieknāpt iekšā. Saka, parastu rotiņu viņam nesit, bet es pamēģināšu uzlikt neparastu rotiņu. Gal gan man rotiņš, zini kā, bet rotiņš, rekur. Šitādu te. Jāni? Atceries, mēs ar Gati Enstonu bijām pirms 3 gadiem Burtniekā šeit. Un viņam kaut kas līdzīgs no šitā bija. Šitas ir Meps, 3. numurs. Bet viņam bija Lucky John ar 3 strīpiņām, kur viņš 12 līdaks vienkārši no vienas vietas. Uz vienkārši parasti roti, kamēr viņš nenorāva viņu. Es pamēģināšu šito uzlikt. Kur tu esi skaisto? 6,8? Nē, 6,7. Nu ko, kurš? Nu, pa skaisto. Re, kur tur brekši iet pa gaisu.
Es saku, šitien te arī bija tā kā delfīns izlīd ārā. Nu, tūlītās ieraudzīs, kas te notiek. Neko sev. Pasties, re, kur kāds. Es gribu uzkāpt augstāk no augšas, lai pastītos, kas te ir. Nu, karpas tās ir? Ā, nē, vai brekši? Lielie brekši, neko sev. Jānis teica, ar uztveramo tīkliņu tūlīt sasmelsim. Bet, nu, bailīgi nav tā, ka stāvēt un gaidīt. Plakanie dara savu darbiņu. Mums uzdevums ir līdaks. Ja jūs zinat, ka uz Burtnieku var atbraukt arī brekšos, tad, nu, viņi te ir, jā. Šeit viņus pilnīgi noteikti var redzēt, cik viņi ir un kādi viņi ir. Nenormāli ziltiņas. Daudz. Visi ašķi, visi te vienkārši liet pa gaisu. Mēs tagad tādā, nu, salīdzinoši lielā paklājā iepeldējām iekšā. Uzliku vardīti virsū, rekur no relaksa. Jāteic, nu nekā te nav. Šiten līdaka nav sakrājusies pūznītī. Vai arī brekši novērsuši uzmanību? Apēduši. Brekši apēduši. Līdakas? Nē. Nu, man arī liekas. Redzēju, kādi viņi tur bija. Jā, nu tur tie ir plēsīgie brekši. Tur jau, kad pienāk pie nārsta vietas tā līdaka klāt, tā uzreiz triņģuļus iedod. Tu zini, knipi uzsit. Bija tur viens asarīts man tur skrēja pakaļ, tāds ap 30 centimetriem. Bet, jā, nepaņēma, neuzsitas pie laivas, tikai redzēja un viss. Tā vairs copas arī nav bijis. Re, kur pa šitām stāsta, ja, kad daudz esot, ja? Par šitādiem mānekļiem ķerot viņus arī ir daudz. Nāsta jau nav. Nu, redzi, veiksmīgi tev asteti, labi, ka tev daudz mānekļus paņēma līdzi. Paņēma. Beidzot man te vienu vardīti paņēma iesmā. Laba līdaka, šitā ir tiešām laba. Gaidīju, sagaidīju. Neko sev. O tā ir līdaka, Jāni. O tā ir līdaka. Ļoti labi. Kur no kurienes šitā izšāva pēkšņi ārā? Vienkārši kaut kur. Šitā ir tā manējā līdaciņa, tūlītās uzliks uz lentes. Bišķi pietrūks līdz metram. Nu, tu krietni tur pietrūks. Klausies, cik tu viņa ir? 80. Cik viņa? 86 būs? 85. 85, klausies, tas ir mans atkārtotais rekords. 86 man iepriekš. Nu, ja viņu bišku pamasē, droši vien, ka es atkārtotu viņu. Pārsveiks uz kādu. Tā kā Burtniekā es atkārtoju savu rekordu 86, 85 centimetri. Tas bija kaut kā 2-3 gadi atpakaļ, jā, rudenī, ka mēs ar Jāni bijām, noķērām, jā. Nu ko, foto un jālaiž vaļā. Nu, viņai kāds ir nodevis pa sāniem, vai nu tie kormorāni, vai vēl kaut kas, grūti teikt. Bet nu kaut kur viņi ir atrāvusies. Nu ko, mīļā? Lai tev būtu dzīvot, ko? Lai tev būtu dzīvot. Ui! Palaidu vaļā. Ir, aiziet. Aiziet, mīļā. Yes! Yes! Noķēru. Es noķēru par Jāni lielāku. Viņš ir divas noķēru, bet es noķēru lielāku. Mums jau te īsti sacensības nav. Principā diena var arī beigties. Mēs tev krastā, jā? Mēs braucam krastā, atzīmējos. Ņemot ārā ziltiņu no mutes, nekur relaks vardītei. 86. Salūzāķi. Visu kastes saturu, tā skaitā baltās šīs te vardītes, uz kuru man atnesa, šī konkrētā vardīte atnesa man relaksiņš zivi, ja, šo te lielo skaisto zivi. Viss ir saitītē iekšā, ejiet skatāties sansa.lv. Zanderbaiti, superīgie mānekļi, Latvijā ražoti, perfekti. Tā kā meklējiet visus šos te mānekļus, kas man kastē ir, ne tikai, kas man kastē ir, visi ir iegādājumi sansa.lv. Tā. Nu ko, turpinam. Nekas jau nav, nekas nav beidzis, tikai sācies.
kāds skaistums šitien te ir tāds padzidrāks, nu dzidrāks ūdens druscītiņi, ne padzidrāks, bet dzidrāks ūdens. Un te ir tāds, ka nu tās lēpenītes viss, te redzi to apakšu. Nenormāls skaistums. Jānis man aiz muguras, viņš saka, jā, Kaspar, ir skaisti. Kur zivis ir? Kur ir zivis? Par lēpenītēm tu vari priecāties, ja tu esi atbraucis kaut kādā ekskursijā, bet nevis copēt. Nu, kaut kur viņam zināmā mērā taisnība ir, jā. Nu, mēģini, es te vēl iztirināt kaut ko. Zinu, velc pāri tām lapām kaut ko te. Tīukši. Nu, kur ir? Torpēda uzreiz īstā. Kam ir dzeramais, kam tas ir uzdzeramais, kas vienkārši padzerās. Coca-Cola. Skaistā burtnieka rītā. Nu, jūs neredzēsiet, kā es viņu padzeros. Lieliski. Šitais bija smuks skats, žēl, ka nesanāca nofilmēt. Bija gan, jā. Divas reizes ņēma, bet šitot nebija tāda maziņa. Mēriņš bija, jā. Kaut 62, 64 centimetri. Tāda smuka līdaciņa. Zem pašas laivas. Tikko Jānim bija, es vardīti, močī. Un man arī bija colpīti. Nu, pastīsimies, varbūt tās man arī izdosies. Tagad mūs te bišķi sāka pūst. Bet tas nekas. Nu, gribējis varbūt vēl. Man ir offset āķis virsū, tad, zinu, drusciņi grūtāk varbūt viņai uzsēsties. Bet Jānim bez offset āķi. Tāpat tās nesanāca. Nesanāca viņai uzsēsties. Jā, nu tur jau taisnā kātā. Jāni. Tu skaties, Jānis saka, ka jāpatausta te vēl ir, jo te tiešām, un šitais lapiņās tiešām zivtiņas ir iekšā. Šī tas ir īstais, jā. Nu, es jau arī ķeru maziņās, es jau lielās neķeru nemazām. Skaties, pa skaisto. Nu, pie pašas laivas. Atkal apakšā vispār te patās, nu, laivas beigās. Tad tunkš un paņēma. Ēniņā nolīdus, tāds nežils. Jā, vai ne? Un paņēma šī tādi mazā zilumiņa. Es jau galvenais saku, nu, kurā vietā, nu kā, nu, kāpēc viņas nav nekur, nu? Un šitas vispār, šitas mazais zilais māneklītis skrien tā kā traks, viņš nu, tur vajadzēja vispār, nu, tā kā jumtu raut nost. Bet mēs jau te uz ēnkuru nostājušies, kādu brītiņu stāvam, nu, tā baigi nekā. Un atkal, nu, kāpēc neviena nav tur kaut kur, kad iemet iekšā? Visas piepelt klāt un pie pašas laivas. Nu, labi, Jānim tur viena tālumā laikam izlidoja tomēr ārā. Viena copīte bija, bet nu, tāds arī. Nu. It kā viss ir tā kā vajag. Spoži gaisa. Jēp, laikam tas prožektoriņš augšā dod savu rezultātu. Vakardienas lietuciņš bija labs un zivtiņa pādusi. Vakardien kāds spēcīgs lietus bija? Jā, viss vienu brīžiem tā gāza. Vakardien? Vakardien. Nē, Rīgā vispār nebija. Rīgā? Biju vienā dienā Rīgā, jā. Visu dienu pelēka, visu dienu migliņu nāk. Otrdienu laikam sanāk. Sievai zvana, nu ko jūs? Mēs brauksim uz laukiem. Tāds saulītis bija, tāds labs laiks. Es saku, kur jums saulīt reāli? Viss pelēks apkārt Rīgā ir. Nu? Nē, jau jābrauc sauļoties zāli papļaut. Nu tā notiek, jā. Tā Latvija, es visu laiku saku, tā Latvija ir tik liela un tik maza, vai ne? Jā. Laiks mums te mainās ik pa 100 kilometriem. Pat 50 var pietikt. Jānis saka, jādodās no šitā spotiņa tālāk projām. Ka nav? Tā nav. Ka nav, tā nav. Re, kur tur laiva stāv? Tur laiva stāv. Viņi tikko iesmēla zivi. Es saku, Jāni, mēs kaut ko nemākam. Jānis saka, jā, mēs kaut ko nemākam. Kāds iesmēl? Jānis, šiten ir? Pagaidām nav, ja? Nu, tūlīt būs. Es rekur. Tūlītās šito te projīgs vārdu iemetīšu iekšā. Rekur tur. Skatieties, rekur tūlītās tur iemetīšu un tūlīt arī būs. Rekur, šitien. Joheidi. Metru pa tālu. Nu viss, tūlītās būs.
Jā, mēs esam tā kā atbraukuši uz jaunu vietu, uz pirmā metiena nedrīkst būt. Jānim nebija uz pirmā metiena, man arī izskatās, nebūs uz pirmā metiena, kaut gan līdz laivai vēl ir palicis. Nu labi, pirmais metiens nebija, tas nozīmē, ka tuliņ būs. Jānis atved tur, kur lielās līdegas dzīvo, viņš saka, šeit būs. Kas par šeit būs? Asarīši skraida, maziņi asarīši. Tikai problēma ir tajā, ka ar vienu āķi tu jau nevari pa šito te izvadīt. Te pasties šitā čuk pa virsu. Tuk. Kūļājās. Te ir dziļums. Da vispār diez zina, cik te dziļš ir. Tāds acīs jāpamet iekšā. Nu, mēs atkal esam ceļā. Jānis te dod pa ručku, nu, te bišķi purina. Mānekļi pasties kā sakrituši te ir. Tā kā eglītē izkārtojušies. Tām atbraucām, kas pirmais met, tas pirmais noķer. Vai man pirmajam jāiemet. Viss, tūlīt tās noķeršu. Baigās zālītes te apakšā ir. Rotiņš šiten rotiņš nepārāk labi strādā, bet, nu, zālītes tikai ķerās. Jānis saka, šiten ir jābūt. Mēs te rotiņu nomainīju uz vardīti. Vardīti mēs pārīgi ātri salīdzinoši slīdam. Jā, atdot. Ašķi neatdot, cik viegli, tā kā gribētos. Jā, vardīte atkal negrimst tik ātri. Uzliku uz zanģuku virsū. Varbūt zanģuks palīdz. Jo kaut kas izskrēja pa laivas apakšu, bet kas tas bija? Nu, kur te lai met? Un te atkal gribās vardīti atpakaļ uzlikt. Labi, jāliek vardīti atpakaļ. Un te tajos ašķos te tā, nu, droši vien līdz nabai jau te būs dziļums, jo tur pirmīt bija diezgan sekls, tad tagad te ir krietni dziļāks. Nopīkstēja. Mēs tūlītās kaut kur kustēsimies. Baigais vakums. Nenormāls vakums. Es to negribu teikt, bet es sāku jau lūst galīgi, nu. Īsti tā cope mums nemazām tā baigi nesākās, un viņa tā kā nesākās, tā viņa arī beidzās izskatās. Jānis noķēra vēl vienu līdaciņu. Mānekļus mēs rotējam, liekam vienu, otru, trešo. Nu, vismaz man ir ko mainīt. Jānim te nav ko mainīt. Tagad viņam te atsūtīja ziņu, ka vajag uz pavadas sistēmas. Nu, pasties, šitas te viss šito es esmu visu izmētājis jau, ja? Šitas viss izmētāts, kā arī šīs te pušķis, ja? Minvilūra pušķis, ja? Un tā kā, vēl arī voblerīši kaut kādi man es pamētāju. Nu, tā arī nav. Un galvenais, kas laivas kā peld, viņas piestājās šitien. Un pasties, un tagad, neredz droši vien, tik tālu neredz. Tagad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laivas pie pašas jau zina, kā. Un viņa tā jau ar vienu kāju tā, džinkš, vai nu kāps ārā, vai nekāps ārā, ko, vai ne, Jāni? Un mums ir tāda pati sajūta, nu, ka laikam bezmaz vai jābeidz copēt, nav ko te tēlot, ka mēs te varam vēl kaut ko noķert. Es jau biju gatavs padoties, bet Jānis saka, ka līdz 3 mums ir jāiztur. Jo, esam atbraukuši, arī viņš jau Burtniekā tagad nav no 1. maija bijis un pabraukājis riņķī vairāk ir. Aizbrauksim atpakaļ uz sākotnējo vietu, kur es noķēru to lielo, tur, kur Jānis vēl tās 2 noķēra. Pamēģināsim, tur tie brekši nārstoja. Iespējams, ka tur viņas tās līdeciņas ir, vismaz pēc sajūtām, ka viņām tur ir jābūt. Vismaz lielākas un tā. Tā kā braucam atpakaļ, vēl nodragāsim to stūri, tas jau arī būs viss un tā jau krastā. Tā droši vien atnāca man līdzi un pagāja uz malību. Viņa man tikko ņēma un tagad te uzreiz paķēra. Neko sev. Super zivtiņa. Nu beidzot, Jāni. Klausies, kaut kādu pārliecību par sevi laikam tagad ir parādījusi. Sākās žurs. Kā tu teici? Vieniem, ja? Nu gandrīz jau ir, jā. Kaut kā tā bija tur tā prognoze. Kaut kāda kustība, jā. 69 šitā, jā? Višku pietrūks līdz 70. Nu skaisti tas zivs. Galvenais Jānis vilka, viņš saka, nogriezās.
Es uzmetu tepat tās pie ašķīšiem blakām. Un šitien te tā, ķunkšu iemet iekšā. Nepaspēja nogrimt, atkal virsū ir. Un tad uzreiz nākamais Jānis piemeta savējo klāt. Nu šitas viss ir, nezinu, te ir 10, varbūt 12 metri. Baiga labi. Baiga uzsita emociju. Kolosāli. Pamodināja, pamodināja. Viņš saka, šeit ir jābūt. Šeit ir jābūt tāds smuks tāds dīķītis. Un tagad te uzmetām, un te pat īstenībā var džigot. Vienīgais ūdens gan te dzidrs iekšā ir tāds, ka vienkārši dzidrs no dzidrākiem ūdeņiem kāds vien var būt. Saskalojies. Zivis, jā, te ir zivis ir tikai, jā. Kaut kāda cita suga. Tagad mēs esam atgriezušies te atpakaļ, nu tajā spotiņā. Un mēs bijām tur, otrā krastā, ezerā viļņi ar baltiem galiem tikko aizgāja. Tāds pūtiens ieslēdzās iekšā. Nu, man bija copīte. Maziņa tāda līdeciņa, vardīti. Mēs te tagad esam šī zāļu paklājā. Te neviens, es domāju, pa viņu nemētā. Bet tagad šitā tuk. Un, jā, kaut kāda viena tomēr izlec laukā. Nav te viegli, bet var jau būt tās, ka kāda sēž iekšā. Vēl kāda sēž iekšā. Viena bija. Haidī, Jāni! Vai tu redzējies ko? Es vai redzējos ko? Kam? Lielākais māneklis un vismazākā zivs. Kamēr es te... Nu, bet ir. Kamēr es te vardēju mēģinu uzkabināt virsū, Jānis te plosās. Jānis uz mānekļa kabina virsū. Jā, Jānis uz mānekļa kabina virsū. Skaties, un neķerās, vai ne? Jā. Nē, nu neķerās, bet nu ķerās, ja ķer, te ķerās. Jā. Es domāju, ka pat var nelikt virsū uz mērlens, ne? To varētu mānekļa vietā uz. Jā, brīžiem tā tas sanāk, jā. Parādi, kas tev tur, džerks, jā? Šitais, jā, Igauņu. Viņš ir Igauņu, jā? Sakais džerkiņš glaidarīts. No kārkliem, acīm redzot, lidot pūkas, nu nevar acis atvērt vaļā. Deguns visu laiku niez, seja visa niez. Ūdens virsa visa tajās pūkās ir krastā. Jā, auklis atķerās, viss notiek, un tie kārkli, re, kur pa malām acīm redzot zied, nu tas viss te ir. Nevar visu laiku seja jātīra, tā kā zirņekļa tīklā dzīvotu. Nu, ej pa mežu un tev visu laiku zirņekļa tīklas sejā sitās. Apmēram kaut kā tā ir. Nu, Jānis jau, protams, ka te rāda klasi mums ar tām zivīm, kā vienmēr, kā parasti. Nu, tāpēc jau tas ir Jānis. Jāni pasmaidīja vismaz. Jā, paldies tev. Jānis pasmaidīja. Jums pasmaidīja Jānis. Bija. Ah, ka bija. Tālajā distancē iedevu iekšā vardi, uzlidoja virsū un garām aizšāva pavilku. Ai! Viena no manām retajām copēm, bet nu ļoti tālu tajā stūrī. Ko darīt? Neko. Metīs vēl. Jā, bijām mēs te bišķiņi atslēgušies. Jānis noķēra vēl 48 cm līdaku. Oi, 58, atvainojos 10 cm nožulīju. Un tagad ir, cik tev, Jāni, ir, cik mums ir? 9, vēl vienu vajadzēja, tā būtu 10. Un tā mēs būtu piepildījuši, piepildam tajā stūrī klāt tuvāk. Tā mēs būtu piepildījuši manējo sākotnējo, tā kā prognozi 10 zivis. Piedod, Jāni, šodien es domāju līdz 20 plus. Tad es... Ne? Vēl nav vakars, ja? Vēl nav vakars. Es tev sapratu. Mēs vēl neesam ārā izbraukuši, jā. Mums iet pēdējie metri. Mans laimiņš uzliku laimiņu virsū uz Underbite laimiņu. Domāju, nu šitas vēl nav mēģināts, nu šitam ir jābūt, nu. Bet Jānis sāk jau nervozēt, jo mums ir tā, vai mums ir laika limits vai viena zivs. Un izskatās, ka laika limits būs ātrāk beigsies nekā viena zivs. Cik mums vēl tur ir? 5 minūtes, ja? Nē, 10. Vēl 20 minūtes mēs te būsim. Bet nu, kur tos zivs ir, nu? Kaut kur viņa ir. Vējiņš jau skaisti mūs te pūtelē. Pa lapām uztribina tā, ka liekas, ka nu pat jau viss es metu tālajā, lai pirmais būtu tur. Kas tur ir? Kāpēc tur tāds klājums tālumā? Jānis saka, visas mazā maila no plēpenēm izdzīta ārā un sadzīta tur tajā malā iekšā. Vai pārmet. Ai, nu labi, mums te šmucīt notika.
Mēs metam mieru. Var tīt. 9 līdeks noķert. 9 līdeks noķerts, jā? Jā, 9 līdeks noķert. Daudz copas. 2 līdeks uz mājām. 2 līdeks uz mājām. Jā. Daudz copes, ap 50 copēm mums bija, bet, lielākoties lapas man bija copju vietā. Tūlīt parādīšu, uz ko es te ķēru. Man te ir vispār tūlītās jāsakārtojas. Es vēl 20 minūtes, kamēr te visu sakārtošu savu arsenālu. Tagad pasaka man, vai mānekļu daudzumam ir nozīme, kad brauc makšķerot? Ir. Savādāk nebūtu man tie mānekļi. Ja man nebūtu tie mānekļi visi, tad es teiktu, man nav šitais un man nav tas. Kaspars izmētāja visu šito čupiņu? Tā man vismazām ir ko vainot. Tikai sevi. Kaspars. Ākrāmē kaste. Ak vai, man ir jākrāmē kaste. Jāni, tu arī, ak vai, tev jākrāmē. 1, 2, 3, 4, 5. Viss tik vienkārši. Jā. Aman? A tev? Aman? A tev? Jā. Aman? Man ir tūlītās jātiek galā. Labi, es krāmējos. Vēl viens palika, ja? Nu redzi, tomēr 6 tev ir. Tev ir par vienu zivu vairāk nekā mānekļi noķert. Jā, nekā mānekļi. Vēl tev nokoda kaut kā masti. Sakot, šito sakot. Jā, tā kā tev tur viss ir. Vēl šito sakot. Jā. Ošelors uz gumijām ātri bija. Kops, viss saplēsts un... Esam mēs krastā. Viss. Jāni, ko tu labu teiksi? Forši pacapējām. Forši pacapējām, vai ne? Jā. Un nav nemazām pats vakars. Jā. Esam jau krastā izbraukuši. Viss, līdz vakaram tās 10 būtu saķēri. Līdz vakaram. Labi, Dievs viņu dabūja 9. Nekas pārdzīvosi? Pārdzīvošu. Es arī pārdzīvošu. Atstās citai reizē. Atstās jums galu galā. Braucat, ķerat. Gan jau ka var noķert arī kādā veiksmīgākā dienā. Bet, jā, jāskatās, lai saulīt nebūtu, tad jau iespējams, ka saslēdzās viss labāk. Tiekamies citā dienā, citā laikā un citā vietā.